Pārdot neefektīvos granulu katlus, par iegūtajiem līdzekļiem iegādāties malkas apkuras sistēmai nepieciešamo. Ar šādu ieceru komunālās sistēmas problēmas cer atrisināt Lauberes pagasta pašvaldība. Ogres nodomes deputāti uz skatīšanu Maija domes sēdē virzījuši jautājumu par apkuras iekārtu izsoli. Jauna katla iegāde noteikti nodrošinās to siltumu, nepieciešamo siltumu iedzīvotājiem, kas viņiem visus šos gadus ir trūcis ar esošo. Tur gan arī, es uzskatu, ir bijusi kaut kāda nesaimniecības darbība no komunālās saimniecības puses, bet tas viss ir jāvērš par labu. Varbūt nebija tik uzmanība pievērsta šo iepriekšējo katlu izvēlei un iegādēji. Nepamatojot patērējumās jaudas jaunu, kā rezultātā konstatēts pēc eksploatācijas, kad granulu katli neatbilst tam, ko bija ieteikuši. Tad šis katls, kas bija 2 gadus strādājis, viņš ir izgājis no ierindas. 20. maijā apritējis mēnesis, kopš Lauberes pagasta pārvaldnieka amata pienākumus pilda Andris Misters. Jaunais vadītājs ticies ar iedzīvotājiem, pārunājot aktuālos jautājumus. Misters nešaubīgi norāda, ka pēc katlamājas sakārtošanas tiks pārskatīts apkuras tarifs. Izmaiņas skars arī ūdens saimniecību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ļāvas turpināt ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu. Ūdens sastāvā ir daudz dzels un šī filtrēšanas sistēma un arī novecojušās caurules, kas no ūdens torņa nogādā ūdeni līdz dzīvojamām mājām, ir novecojuši. Nomainot viņas pret jaunām polietilēnu caurulēm, arī uzlabosies šī kvalitāte, jo ūdens no akas, izejot caur filtriem, ir relatīvi labā stāvoklī. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.